Labas dienas! Mani sauc Šļieba Baba Aļamačopa, un viņu sauc Sūdbambulis. Mēs pieprotam, uzlikt uz segliem bez pieturēšanās. Pagaidiet. Pagaidiet, vēl ne. Tā ir iesildīšanās. Tā nedrīkst zirgam darīt, bet tas ir tikai paraugu demonstrējums, ka tā nedrīkst. Skatieties, kā mums sanāk. Mums sanāk daudz labāk. Jā. Mani sauc Hurīža Hurīla Brabula, bet viņu sauc mazais Pupsiks Dupsiks. Skatieties, kā mēs to darām. Šādi pilnīgi pareizi ir jākāp zirga. Bez piepolēm to prāt izdarīt tikai mūsu ekstrasensi. Jā, bet klausieties. Viņa kāpa ar kāpšļiem, es to gribu izdarīt bez šitiem te pedāļiem. Tā kā skatieties, parasti cilvēki to nevar izdarīt, bet kā to izdarīs mūsu ekstrasensi? Lūk, es to izdarīšu bez mazākas piepules. Džude, nespēr mani. Es gribēju teikt, Tu pavadas uzmet lose. Paga, es kādas pavadas, kas tas vispār ir? Pagaidiet, jūs šito izgriezīsiet ārā. Pagaidiet. Jā, šitā te jāuzkāp zirga mugā. Vai pavadas nav, jākāp zemē. Stulbana. Šitā nokāpjam zemē. Tagad uzmetam pavadas šitā augšā. Un kāpjam vēlreiz. Jā, Džudē, un viņa stāv vienmēr. Es varu garantēt, jums būs 1 punkts par izskatu. Viņa bēg! Tie ir aulī! Saucamie aulī! Labi, tagad mēs sāksim ļoti lielo gaitu. Šādi ir pareizi jāatvieglojās. Man liekas, ka viņi nerunāja. Ko, Džudē? Es atvainojos, bet zirgs nerunā. Viņa tikko teica, ihā! Skatieties, kā šitā bambuli. Panikā! Es krītu, mani pupsiki vairs netur! Neparedzēts gadījums šovā. Mani pupsiki netur! Bet zirgs saucas Pupsiks. Jūs uz zirgs tur. Skatieties, kā nevar Turpinājums sekos.